Kaut kādu laiku atpakaļ Twitterī izcēlās lokāla mēroga histērija par jautājumu, kas bija saistīts ar to, vai ir jēga pirkt budžeta telefonus, ja varbūt labāk ir iegādāties vecāku flagmani. Un pieņemot, ka telefoni izvēlē varētu būt līdzīgās cenās, teiksim, kaut 300 līdz 400 eiro, es nolēmu arī papētīt tad sīkāk, kas ir kas. Es personīgi pirms visa šī te iestājos tajā nometnē, kuri teica, ka labāk ņemt ir lētāku flagmani vecāku, nevis jaunu budžetnieku. Bet tam ir arī savi knifi, pa kuriem tad redzēs šajā video. Izmantojot iespēju, par upuriem šim salīdzinājumam kļūst divi telefoni, kuri ir pārsteidzoši līdzīgā cenā. Poco X6 Pro un Samsung S21 Ultra. Uzreiz pilnai atrunai minēšu, ka bija doma arī salīdzināt flagmani pret budžetnieku, bet man šķiet, ka sākumā interesantāk būtu paskatīties, kā būtu labāk un prātīgāk iztērēt, teiksim, līdz 400 eiro. Kas tad ir šie telefoni? Poco X6 Pro ir Xiaomi jaunākais veikums segmentā līdz 400 eiro. Samsung Galaxy S21 Ultra ir viens no, manuprāt, nozīmīgākajiem un labākajiem telefoniem pēdējā pusdekādē, kuri vispār ir izlaisti. Viens izlaišanas brīdī maksāja apmēram 1200 eiro, un par to cenu varēja nopirkt apmēram 3 šādus te Poco. Šobrīd abiem cena ir plus mīnus līdzīga. Ja skatās no uzbūves un dizaina, protams, ka no flagmaņa telefona tiek sagaidīts vislabākais un vislieliskākais, kas kaut kādā mērā arī vēl joprojām turās līmenī. Piemēram, S21 Ultra pirms 3 gadiem piedāvāja IP68 ūdens noturību, ko Poco vēl joprojām īsti nevar piedāvāt un spēj tikai IP54, kas principā ir lietus. S21 Ultra ir Gorilla Glass viktus priekšā pakaļā pret Poco Gorilla Glass 5 tikai priekšā, kas būs mazāk noturīgs pret ikdienas skrāpējumiem, un lai arī korpus ir izturīgāks S21 Ultra, tomēr Poco, īpaši šis te vegānās ādas aizmugurē ikdienas lietās neskrāpējās, pirkstu nospiedumus tas īsti neuzsūc, un tālāk arī izmēru ziņā abi ir itin līdzīgi, kur Poco pat ir vieglāks, un korpus abiem tāpat ir alumīnija, kas strukturāli nekādu īpašo atšķirību starp šiem telefoniem neradīs. Tātad kopumā Poco ir kaut kur pa kādiem 90% līdzvērtīgs, un no malas arī īpaši kaut kādus kompromisus starp abiem būs uzbūves kvalitātei grūti atrast. Tikai tādās ekstremalākās situācijās, tur piemēram, slīcinot vai tīšām skrāpējot vai sitot, 99% cilvēku droši vien nemaz nepamanīs kādu īpašu atšķirību uzbūves kvalitātei. Godīgi, vegānā aizmugure šķiet tikpat augstas kvalitātes kā Samsung viktus aizmugurīte. Pogas ir stingras, bet mīkstas piespiešanai. Nekas nečīkst, neļogās rokās, varbūt jūtas nedaudz kantēnāk, jo kantēnāks rāmis, bet šo te, kā saka, neņemot vērā vai noliekot malā, tāpat viss ir aizsniedzams, viss ir dabonams un viss ir ērti lietojams. Jā, un tas mūs itin plūdeni noved pie telefona displejiem. Jā, šeit var manīt kompromisus, bet tā tas nav ar visiem budžetniekiem. Ir tādi, kur reāli izmanto pāris gadus vecu flagmaņu displejus, bet dažiem kā šim te Poco tādu nav. Bet ir citi veidi, kā tiek panāks tas, ka tev šķiet, ka veries ļoti labā displejā. Pirmais un galvenais, protams, ir ekrānu spilgtums, īpaši dienā, spilgtā saules gaismā, un kā ekrāni ar to tiek galā. S21 Ultra un citiem ekrāniem ir pierasts, ka tie ir augstas izšķirtspējas. Konkrēti šajā piemērā S21 Ultra ir ar Dynamic AMOLED un 1500 nitu pīķu spilgtumu, tomēr Poco pretī liek arī AMOLEDu ar 120 Hz un lielāku pīķa spilgtumu 1800 nitu un noturīgo spilgtumu 1200 niti. Jeb tas ir caurmērā gaišāks tad, kad vajag par S21 Ultra. Jā, lai arī mazāka izšķirtspēja, tam ir vairāk krāsu un Dolby Vision piešķirtam nepieciešamo spilgtumu un košumu. Un šajā cenu kategorijā ir arī novērojams tas, ka displeji ir lieli budžetniekiem caurmērā 6,7 colas. Tomēr konkrētajiem atšķirība ir vairāk jūtama. Samsungam ir 6,8 colas un Poco ir 6,67. Tāpēc ikdienā skatoties abos un spriežot tīri pēc displeja, ja tu vienā tā veries, patiesi būs grūti pateikt, kurš ir dārgāk telefona displejs. Es pat teiktu, ka man, kaut kādā mērā Poco šķiet pat krāšņāks un labāks. Un ja līdz šim varētu teikt, ka moderns budžetnieks ir vairāk vai mazāk vismaz 90% atpaliekošs no vecāka flagmaņa, tad es sāku domāt, kur tieši varētu vēl būt kaut kas apgriezts par sliktu lietotājiem. Un noteikti tam vajadzētu būt datu pārraides ātrumam. Jaunākas ierīces noteikti būtu ar modernāku tehnoloģiju lietās kā Wi-Fi 6 un 6E izmantošana, labāk 5G vai LTE tehnoloģijas izmantošana. Un lai arī Rīgā
ar to kopumā ir mazākas problēmas, tomēr reģionos, kur optiskie interneti stabils 4G vai LTE ir retums, nemaz nerunājot par to, kā dažreiz 5G arī ir uz robežas ar krāpšanu, tas var spēlēt lielu lomu. Caurmērā tomēr ir jāsaka, ka starpība ir minimāla un ļoti nišas lietās. Viss būs atkarīgs no tā, kur esi, ko dari. Ja, piemēram, prasības ir veiza lietošana, kāda video skatīšanās, te nevis ierīce, bet pieejamie sakari būs tavs lielākais izaicinājums. Wi-Fi arī pa lielam nebūs problēma, un tas viss ir saistīts ar izmantotajām tehnoloģijām, kur švakas mūsdienu tehnoloģijas nevienmēr ir labākas par, teiksim tā, labāko, kas bija pieejams pirms pāris gadiem. Nav pārsteigums, ka mūsdienu budžetniekiem lielās baterijas ir viens no galvenajiem to trumpiem, un papildus to apjomam tiek likts arī liels uzsvars arī uz to uzlādes ātrumiem. Piemēram, kanālā jau apskatītiem Redmi Note 13 Pro Plus uzlādes ātrums bija 120 vati. Poco tāds ir 67 vati ar vadu un barokli, kurš turklāt vēl arī nāk līdzi komplektācijā. S21 Ultra pretēji nākamajām ultrām, bet daudz maz līdzīgi kā citi vecāki un jaunāki flagmaņi ir ar 25 vatu uzlādi. Un jā, nākamās ultras nāk ar 45 vatu vada uzlādi, kas ir liels uzlabojums, bet, 5000 mAh ir tas, ko vairāk vai mazāk sagaida jebkurš lietotājs no savu telefonu. Un tas dod sirdsmieru, ka baterija pēkšņi neizlādēsies neparedzētā vietā. Un papildus vēl ātrāka uzlāde noteikti palīdz sirdsmieram. Kanālā telefonu testos ir bijuši visādi figūri, bet caurmērā ir jāņem vērā, ka vecākam flagmanim baterija būs viens no pirmajiem punktiem, kurš liks par sevi manīt. Ja iepriekšējais īpašnieks ir labi kopis telefonu, tad visdrīzākais, ka baterijas dzīvība būs vēl, teiksim tā, itin solīda, bet šeit ir jāatzīst, ka noteikti uzvar jaunākais telefons, jo jauna baterija ir jauna baterija. Piemēram, manam iPhone 12 ir jau 85%, kā tas iznāca. Gadu vecais 14 Pro ir vēl ar 100%, S21 Ultra it kā saka, ka ir 100%, bet reāli tā nav. Es teiktu, ka drīzāk tuvojās kaut kādiem 90 vai 85 arī, kas man tomēr caurmērā dod sirdsmieru, ka viss vēl kādu laiku kalpos. Protams, lielu lomu spēlē arī bateriju tehnoloģija, kuru nevienmēr pircējs apskatīs pirms pirkuma veikšanas. Izmantojot šajā gadījumā pilnīgi vienkāršu, bet efektīvu testu, no rīta 8 uzliku abus divus griezt YouTube shortus un vakarā 6 gribēju paskatīties atlikušo bateriju. Nebija pat jāgaida tik ilgi, lai redzētu, ka pēc dažām stundām lietota telefona baterija sāk jau ievērojami zaudēt. Tālāk viens ļoti liels arguments noteikti par vai pret varētu būt veiktspēja un operētāja sistēmas, kur kopējais pastāvošais uzskats ir tāds, ka vecāki telefoni paliek lēni, nevarīgi, un Apple skandāls kādu laiku atpakaļ noteikti pielēja eļļu šī ugunī. Kā ir realitātē? Veiktspējas testos? Protams, jo jaunāks procesors, jo tehniski tam ir potenciāls būt veiklākam. Arī šajā konkrētajā cīņā no vienas puses jau bija diezgan skaidrs, kāds būs rezultāts. Lai arī nevienmēr the case, tomēr bieži vecāks flagmanis izpogās tīras viņu budžetnieku. Poco gadījumā gan tā nebija, arī Samsung A34 īstenībā nespēja pavilkt visu tikpat jaudīgi kā šis te S21 Ultra, tomēr tendence runā par sliktu vecākam flagmanim. Es teiktu, ka šobrīd tā starpība ikdienas testu darīšanā ir īstenībā neatšķirama. Sintētiskajos testos skaitļi gan liecina par pretējo, bet, ja es nespēlētu kaut kādas tur īpaši prasīgas spēlītes, bet pavadītu laiku, teiksim tā, soc tīkli, zvani, rušinoties internetā, tur WhatsAppiņš, es nekad nepateiktu, kurš no telefoniem ir flagmanis. Tāpēc es teiktu, šeit, protams, ka ar zvaigznīti, hashtagu, bet jāsaka, ka, ir nenosakām atšķirība. Abas kameras filmē ar 4K, 30 kadriem sekundē vienādi iestatījumi. Abas divas ieraksta caur saviem iekšējiem mikrofoniem. Tīri tā, lai var novērtēt gan audio kā skan, gan kā izskatās side by side video materiāls. Gan uz stabilizācijām, gan uz visu. Es vēl īsti neesmu izdomājis šī brīdī, kamēr es šo te visu filmēju, kā es to montāžā salikšu kopā tā, lai var normāli cilvēks kaut ko skatīties un saprast, bet vismaz tu redzi, kā kameras tiek galā, piemēram, ar ļoti spilgtu gaismu, ar dynamic range, kādas ir krāsas un tā tālāk. Protams, ka selfikiem ir jādod tieši tāda pati iespēja, lūk, arī burvīgi gaismu var redzēt fonā, būs arī bildes, kurās būs tieši fotografēta saule, lai varētu redzēt, novērtēt, kā lēcas, kas ir fiziskais lielums, abiem telefoniem spēja apstrādāt šo te sauli vai light rayus, tā laikam labāk. Šobrīd esam ēnā, dynamic range
Arī tīri, lai tu redzi selfiju kamerām, kā spēj vai nespēj tikt ar to galā. Es pamēģināšu palīdzēt Poko. Nē, Poko negrib tikt galā. Pat ar manu palīdzību ar normālām zilām debesīm Samsungs S21 Ultra. Un vēl joprojām viss norma. Paņems arī pafotografēs ar zoomiem mūsu ierasto lietu baznīcu, no ierastās vietiņas. Lai arī mani pašu personīgi ļoti uzrunā doma par lietotiem flagmaņiem, un kaut kādās situācijās tas arī apstiprinājās kā patiesi labs alternatīvs variants, tomēr ir jāsacina, ka pirmkārt ir pārāk liela iespēja, ja reāli iebersties pērkot lietotu flagmani. Un otrkārt, ja tev nav iespēja vai papildus līdzekļi, gluži kā automašīnai uzreiz nomainīt kritiskās lietas, kas telefona gadījumā īstenībā būtu tā baterija, tad šis ir pirmais punkts, kurā pastāv diezgan droša iespēja, ka nebūsi ieguvējis. Displejs un kameras ir pēc idejas katra pircēja individuāls lēmums, un tāpēc ir vērtīgi šad tad ieskatīties kanāla telefona apskatos, lai novērtētu telefonu kameru foto un video spējas, kā arī kā tās performē tumšākos apstākļos. Pats attiecīgajā sadaļā varēja visu novērtēt un izdarīt savus secinājumus. Īpaši pat varbūt arī neklausoties, kas man tur bija sakāms, bet tīri vizuāli ņemot un novērtējot. Kopumā ir jāsaka, ka tā ir viena potenciāli dārga sadaļa telefonos kameras, bet nu jau arvien vairāk kameru spējas ir mazāk nozīmīgas kā operētāja sistēmas iespētais. Protams, tīri arī uz pašas fiziskās lēcas rēķina var ļoti daudz izvilkt, bet arī ne visu. Kopumā, ja kāds izskatītu šādu variantu, lietos flagmanis vai jauns budžetnieks, abi divi līdzīgās cenās, lietos flagmanis uzvarētu, īpaši, ja izdodas flagmani atrast par zemāku cenu kā sakarīgu budžetnieku. Es teiktu, ka līdz 400 eiro ir tas slieksnis, kad flagmanis izskatās pievilcīgāk. Dārgāk, jo tomēr jauns ņem virsroku, jeb kā teiktu Jeremijs Clarksons, new is always better. Un uz šī doma grauda, tad es arī šo video beigšu, un mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!